Ievu uzrunāju brīdī, kad likās, ka esmu viszemākajā dzīves punktā. Man bija ļoti tāds depresīvs noskaņojums, tāda bezjēdzīguma sajūta, destruktīvas domas, hronisks nogurums, apātija. Un šis depresīvais stāvoklis man jau no bērnības, no dzimšanas. Bērnībā mani pat sauca par meiteni ar skumjajām acīm. Ļoti daudz enerģijas aizgāja uz citiem cilvēkiem, mēģinot palīdzēt, kaut kā iesaistoties viņu lietās, viņu situācijās. Pārāk liela tā empātijas sajūta. Vienojoties ar Ievu par terapiju, man jau kļuva vieglāk, jo es zināju, ka man ir šis atbalsta cilvēks, kurš mani sapratīs, kuram es interesēšu, kurš iedziļināsies un kurš palīdzēs man atrast šos cēloņus. Terapijas laikā strādājām ar manajām dziļajām skumjām, ar ēšanas traucējumiem, ar to, kur paliek mana enerģija, kāpēc man ir tāda neveiksminieces sajūta. Viens no tiem stāvokļiem, ko mums izdevās izmainīt, ir no manis nav uz es esmu. Katrā sesijā devāmies iekšā zemapziņā un atradām tos cēloņus, kas man radīja šo depresīvo stāvokli, jo tie bija daudzi. Šo depresīvo stāvokli mēs katrā sesijā nomainījām tām pozitīvām sajūtnēm, uz nākotnes vīzijām, pārrakstījām scenārijus. Gandrīz visas šīs destruktīvās lietas nāca no bērnības. Un tas arī man lika aizdomāties, kādas attiecības man ir šobrīd ar meitu, kā es ar viņu komunicēju, kādas mums situācijas, jo pat tādi sīkumi kādreiz var ļoti, ļoti ietekmēt cilvēku uz visu viņu atlikušo mūžu. Kaut arī varbūt vecākam liekas, ka viņš ir daudzījies ar savu bērnu, bērns vai ir uztvērs pilnīgi kaut kā savādāk. Ieva terapijas laikā izmantoja dažādas tehnikas, dažādus ceļus, kā nokļūt zemapziņas dzīlēs. Ceļojumi bija ļoti interesanti un aizraujoši, un pat neparasti, kādos līkločos, lai bija jāveic, lai tiktu līdz tai saknei. Patīk, ka Ieva prot virzīt un iedziļināties, un viņa arī ļoti spēja uztvert, ka tā vēl nav sakne, ka tur jau apakšā ir kaut kas, ka mums vēl ir jādodies vēl dziļāk iekšā. Ievas pavadījumā jutos ļoti, ļoti droši, un es zinu, ka viņa izdarīs, viņa atradīs, viņa palīdzēs, pat ja liekas tā kā strupceļš. Es pilnībā viņai uzticējos, un mēs devāmies, un es zināju, ka mēs atradīsim. Pēc katras sesijas jutos kā kārtīgi pastrādājusi. Sesiju laikā es saņēmu tādu ļoti lielu, tādu dziļu mīlestību un mieru un atbalstu arī no savas dzimtas. No saviem vecākiem. Manam bērnam būs savādāka dzīve. Šo 2 mēnešu laikā, jebkurā brīdī varēju viņai rakstīt, varēju zvanīt. Mēs varējām aprunāties, jo bija kaut kādi nelieli tādi atkritieni, kad bija tā sajūta, nē, man šis nestrādā, man šis nepalīdz. Visiem palīdz, tikai ne man, bet Ieva ļoti, ļoti profesionāli prot risināt šos brīžus, kad tu liekas, ka tev ir atkritiens, un viņi uzdod īstos jautājumus. Tie jautājumi var būt nepatīkami, bet viņi prot uzdot tos īstos jautājumus, ka tu saproti, pagaidi. Jā, tā taču nav patiesība, ko es tā kā esmu izdomājusi. Svarīgākās izmaiņas pēc 2 mēnešiem ļoti labi izdodas nospraust savas robežas, neiesaistos destruktīvās situācijās. Šobrīd es ļoti izšķiru, kur iesaistīties, kur nē. Sevi lieku pirmajā vietā. Neļauju vairs sevi izmantot. Tajā brīdī, kad es jūtu, ka mani kāds grib tā kā izmantot, manī rodās dusmas. Tas ir pat labi, ka ir dusmas, jo cilvēki vienkārši sapratīs, pie viņas nevar iet, viņu vairs nevar izmantot. Šobrīd arī mīlošāka attieksme pret sevi. Es vairs sevi tā nešaust, un pat ja kaut ko varbūt muļķīgi izdaru, esmu ļoti, ļoti tāda saudzīga pret sevi. Lūdzu, ka man atkal nāk kaut kāda destruktīva doma. Es vienkārši pielietoju tos savus instrumentus, un ka viss, es esmu cita. Ļoti labi tagad protu izķert šīs destruktīvās domas, viņas manī ienāk un aiziet.
Ir ļoti izmainījies šis iekšējais stāvoklis, fokus uz sevi, iedziļināšanās sevī, savās sajūtās, savās vēlmēs, pārprasīt, vai tiešām es to vēlos, vai tiešām es tur vēlos doties, vai to es vēlos piedzīvot. Un ļoti, ļoti klausīties sevi. Ir daudz lielāka enerģija dzīvot, darīt savas lietas, ko es mīlu, iet uz saviem mērķiem. Šobrīd ir daudz skaidrāks šis ceļš, kā es varu aiziet uz savu mērķi, kā es varu piedzīvot savu brīnišķīgo dzīvi. Un pilnīgi viss nomainījies enerģētiski. Ļoti, ļoti silts atbalsts no viņas puses. Es noteikti viņu iesaku un ar sevi sākt strādāt nekad nav par vēlu. Un es visiem novēlu nokļūt pie tiem īstajiem cilvēkiem. Un Ieva ir viena no tādām.